Kāpēc es vispār sāku meklēt finanšu coachu? Saņēmu algas pielikumu gada sākumā, un es tā uz gada vidu piefiksēju, ka tas, kas man bija pielikumā, es dzīvoju tieši tāpat, bet man tā, tā ka es vispār nejūtu, ka man tā nauda būtu pielikta. Es redzu, ka man visriņķī cilvēki, es nezinu viņu backgroundus, bet man liekas, wow, tu nopirki īpašumu, tev ir tas, un ko es daru nepareizi, kur paliek mana nauda? Un tas bija man tāds baigais spēriens, ka, bet tūlīt man būs brīvie līdzekļi. Es gribu, lai viņi ir kaut cik sakarīgi iztērēti. Pēc mūsu 3 stundu sesijas es paņēmu un tā nomaksāju savu hipotekāro kredītu vienā piegājienā, un bankai nesamaksāja aptuveni 3000 eiro procentos. Par pensijām izrādās, ka man bija tāda pensija līmeņa, kas man vispār neko nepelnīja, un 3. pensija līmeņas faktiski es iemaksāju, un tas iemaksātais kļūst tikai mazāk. Es nomainīju to pensiju plānu, tu vienkārši redzi, kā visur man viss tagad aug, un pašai ir prieks. Gribas tās nodrošinātās vecumdienas. Palielināju šīs iemaksas 3. pensiju plānā, saprotot to, ka līdz sirmam vecumam es strādāt negribēšu. Lēnu garu sāku investēt ETF-os. Tām norēķinu konta sistēmām tā vienkārši ir fantastiska lieta, kā turēt tev tādas veselīgas robežas. Tas nav tā, ka tu kļūsti skops. Nē, tu kļūsti apzināts savās finansēs. Tas noteikti nav novelkums, ka tagad tu būsi taupīgs. Nē, es nedzīvoju ne grama sliktākā tad, kā bija pirms gada. Bet mans konta atlikums ir, varētu teikt, ja es vēl nomaksāju hipotēku un man ir vēl novirzīts tas, kas bija tajā drošības pilvenā, man ir vairāk kā bija. Un tas ir 1 gada periodā sapelnīts. Es 1 gada laikā izdarīju tik, cik jau man bija, bet man ir viss sakārtots, es vēl atlieku vecumdienām, es investēju, un man ir savs īpašums, nevis bankas ķīla, bet man ir savs īpašums. Man neto vērtība ir pieaugusi par 28%. Gada laikā? Gada laikā. Liekas, bāc, kāpēc es šo nevarēju pirms 10 gadiem? Bāc, es būtu miljonārs bez mazliet. Tu nebija finanšu bedrē, tad, kad tu pie manīm atnāci. Ko tu teiktu šiem te cilvēkiem, kur no savas pieredzes, kas domā, ka šis ir, makeovers vajadzīgs tikai tad, ja ir galīgi viss slikti, un galā viss var atrast internetā? Programmai nenormāli pievienotā vērtība, jo tu vari paņemt 101 YouTube noskatīties, vai paņemt kādu Excel, ielikt kādu cipruņu aplikāciju, bet tas nav tas pats. To jāsaprot ilgtermiņā, kur tā nauda aizgājis, ka vispār kādi ir tavi paradumi un priekš kam tu gribi kas ir tavi tie mērķi, uz ko tu vēlies to naudu virzīt. Tev pašam neliekas no sākuma tik tā situācija tāda apšaubāma, bet tad, kad tev uzdod pareizos jautājumus, tu sāc aizdomāties, kādos nolūkos tu to naudu vispār tērē. Tas ir tā pievienotā vērtība tam finanšu kočam, kas tev uzdod to pareizo jautājumu. Visvairāk es novērtēju to personīgo pieeju, ka ik katram manam jautājumam, manai specifiskajai situācijai, tu sameklē rīkus vai informāciju. Ļoti patīk šī pieeja, ka mēs varam 2-3 reizes mēnesī Q&A satikties. Ir viena lielā sesija, viena mazā sesija, un tad katru mēnesi tu vari tikt pat pie 3 mazajām sesijām. Tāda produkta un piedāvājuma nekur tirgu nav. Un tā pieejamība un tā ātrā atbilde ir tas, kas man tā liekas šo programmu padara tik labu un ar tik labiem rezultātiem. Šī makeover programmā ir piemērota? Visiem. Es saku, šim būtu jāmāca skolā. Mērķa auditorija vislabāk būtu pat tie jaunieši, kuriem iedot šo informāciju. Bet tie, kuri ir uzkāpuši uz šiem saviem finanšu grābekļiem, tie, man liekas, ir cilvēki visos vecumos, no 20 gadiem līdz 60 gadiem. Pats, kad tu pienāc pie tā rezumē, ka bet kaut kas nav, es daru kaut ko nepareizi. Kaut vai uz to fonu paskatoties, kā citiem iet, kāpēc man tā nauda nepaliek tik daudz, kā man gribētu. Un man tas savs nekustamais īpašums joprojām ir tāds izlolots un gribēts, un nav tā, ka es tagad pārdomāšu, nē, man tas nav vajadzīgs,
Katru dienu dzīvojot daudz dzīvokļu masīvā, izjūt ar vien vairāk, es gribu savu viensētu, savas robežiņas un visu pārējo. Tā ir tā lieta, par ko man ir dzācis un kāpēc es to vispār daru un gribu darīt. Tas, ko es iemaksāju makeoverā, man jau ir sen nācis atpakaļ, un es vienkārši saprotu, bez makeovera es būtu tikai mīnusos. Starp citu sesiju jau tu atpelnīji pirmās 3 stundu sesijas dienā. Jā, runājot. Un vēl ar uzvīdu. Tie ir 30% neto vērtības gan arī gada laikā. Tā kā tas ir milzīgs izrāviens. Es visiem iesaku makeoveru. Ja jums liekas, ka jums viņu nevajag, jums viņu vajag. Ja jūs neesat bijuši makeoverā, tad jums vienkārši viņu vajag.